Hei, mans vārds ir Gudrīna Laksdīnas Krotarāde, un šodien mēs tiekamies 29. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Man bija vairākas idejas, par ko es ar jums gribētu parunāt, bet tā kā es pati nespēju izšķirties, kur tad nu būtu tā īstā, tad es paņēmu kāršu komplektu un paskatījos, ko tad man iesaka visums. Un es izvilku kārti došana. Un tas, zināmā mērā, arī sakrita ar vienu no tēmām, kur es gribēju kādu reizi ar jums aprunāt. Un tādā kontekstā, ka mums liela daļa dzīves paiet sociālos tīklos. Tur mēs ievietojam savas bildes, video, liekam kaut kādus ierakstus vai pāršārējam citu ierakstus ar kaut kādu piebildi vai bez piebildes. Un pasaule ar mums miedarbojas, komentējot, spiežot īkšķīšus vai sirsniņas, un tādā veidā cilvēki viens ar otru komunicē. Tas, ko es pati pēdējā laikā cenšos darīt, vai tas būtu draugu lokā vai ārpus draugu loka, skrolējot sociālos tīklos, ka es ieraugu kādu video, foto vai ierakstu, kas man patīk, es spiežu īkšķīšus vai sirsniņas, un ja man ir ko teikt, protams, iekomentēju. Cerot, ka tādā veidā es vairoju pozitīvas emocijas tam cilvēkam, kurš šo ierakstu ir ielicis. Arī es pati tātad veidoju sociālo tīklu saturu, un, protams, ir patīkami saņemt tādu atzinību no apkārtējiem. Tā kā vairosim labo un tiekamies atkal pēc nedēļas. Dalāmies mīlestībā. Čau, čau!